Bērnu slimnīcas fonds īsteno Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, skolēnu ar uzvedības problēmām interešu aizstāvība, veidojot valsts atbalsta sistēmu. Un šis ir ļoti nozīmīgs projekts, jo mēs katru gadu zaudējam daudzus bērnus, kurus vecāki vienā dienā neaizved uz bērnu dārzu, jo tāpēc, ka viņiem šķiet, ka bērnu dārzs nav gatavs, un bērni nav gatavi bērnu dārzam. Un bieži vien šīs problēmas sākas jau skolā pirmajās klasēs, kad pedagogi sāk teikt, varbūt, ka bērnam vajadzētu mazākas klases, mums nav pietiekami daudz resursu, lai tiktu galā ar viņu uzvedības problēmām. Un parasti un lielākajā daļā gadījumu stāsts ir par vecākiem, kas meklē atbalstu un neatrod atbalstu jau agrīnā vecumā, jau 3, 5, 7 gadu vecumā, un vienkārši vienā brīdī viņi padodas. Un, protams, ka ir arī vecāki, kuri nenojauš, ka tā uzvedība, kurus īsteno viņi, ir problemātiska uzvedība, vardarbīga uzvedība, un viņa nenojauš, ka arī tie uzvedības modeļi, kurus bērns īsteno mājās, sabiedrībā, skolā, ir izaicinoša uzvedība. Un mēs arī redzam vecākus, kas ir padavušies, un mēs redzam vecākus, kuri neprot, mēs redzam vecākus, kuriem nesanāk, un kuriem nav savu iekšējo resursu. Un šajā brīdī tas lielais jautājums ir par mums, sabiedrība. Kā mēs varam palīdzēt, ko mēs varam darīt, lai mēs nezaudētu šos jauniešus un lai mēs nezaudētu šīs ģimenes. Tajā brīdī, tad, kad mēs Latvijā sākam skatīt kādu jautājumu, tad pirmais loģiskais jautājums ir par to, kas notiek ārvalstīs, kā šādus jautājumus risina ārvalstīs, kā definē šīs problēmas ārvalstīs, jo arī lietu nosaukšana konkrētā vārdā jau iedod risinājumu ceļus un risinājumu stratēģijas. Un tāpēc pirmais solis šī projekta ietvaros bija veikt pētījumu, un šo pētījumu par citu valstu pieredzi un praksi, sniedzot atbalstu bērniem ar uzvedības grūtībām izglītības sistēmā, veica Ieva Skubiņa, kas ir sociālo zinātņu doktore, pētniece un arī Latvijas bērnu labklājības tīkla biedre. Pēc starptautisko labās prakses piemēru izpētes notika jau otrais posms projekta, kad tika veikts Latvijas pētījums, kurā tika intervēti gan vecāki, kuriem ir bērni ar izaicinošu uzvedību, gan arī paši jaunieši. Un ar to arī šis pētījums bija unikāls, jo tāpēc, ka nereti mēs redzam, ka tiek uzdota ļoti daudz jautājumu pedagogiem, atbalsta personālam, iesaistītajām pusēm, bet mēs aizmirstam pašus jauniešus. Un šodien aicinām studijā Ievu Biti, Latvijas Universitātes asociēto profesori, klīnisko psiholoģi un kognitīvi behaviorālās terapijas speciālisti. Labrīt, Ieva. Labrīt, Ieva. Labrīt. Jā, un priecājos, Ieva, tevi redzēt šodien un sveicieni no Latvijas. Un mēs esam tikušies, lai izrunātu par vienu būtisku pētījumu, kas ir veikts pagājušajā gadā. Un vai tu vari īsumā pastāstīt, kas tas ir par pētījumu, kādas valstis tu pētīji un kāpēc tieši tās? Jā, tātad pagājušajā gadā Bērnu slimnīcas fonds uzaicināja mani īstenot ārvalstu pieredzes izpēti saistībā ar bērniem ar uzvedības grūtībām izglītības sistēmā. Un šī pētījuma galvenais mērķis bija nevis pārņemt kādas prakses, bet analizēt labos piemērus, sistēmiskos risinājumus un šo informāciju izmantot tālākām diskusijām mērķu grupas atbalstam un interešu aizstāvībai Latvijā. Tātad pētījumā tika iekļautas kopumā 4 valstis, raugoties uz pieejamiem laika resursiem. 3 no tām Ziemeļa Eiropas valstis – Igaunija, Somija, Norvēģija un Vācija. Igaunija, protams, ir mūsu kaimiņu valsts,
uz kuru mēs raugāmies ik pa laikam meklējot labās prakses piemērus, gan izglītības politikā, tā skaitā iekļaujošais izglītības jomā, gan bērnu un ģimenes politikā. Un šobrīd Igaunija ir arī līdere Eiropā starptautiskajos izglītības pētījumos, tā kā es domāju, ka ir ļoti vērtīgs piemērs. Somija savukārt ir valsts, no kuras Igaunija daudz ko ir mācījusies, un Somijā īpašs akcents ir uz augstas kvalitātes skolotāju izglītību, augstu skolotāju prestižu sabiedrībā un tā ietekmi uz bērnu izglītības sasniegumiem, kas arī savulaik bija viena no augstākajiem Eiropā. Somijai vēl ļoti raksturīga ir kopumā iekļaujoša prakse, un Somija īpaši uzsver, kad iekļaujoša prakse sākās ar iekļaujošu attieksmi. Somijas skolotājs, tā varētu teikt, iekļaujošā izglītības jomā ir bijusi Norvēģija. Un, teiksim, ja mēs skatāmies no speciālistu perspektīvas, pirmais, ar ko mums saistās Norvēģija, ir īpašs atbalsts bērnu tiesību aizskārumu gadījumos. Bet nākas secināt, padziļināti pētot Norvēģiju, kad Norvēģijā ļoti lieli būtiski finanšu līdzekļi tiek ieguldīti arī agrīnā atbalstā, kas šī pētījuma ietvaros, protams, bija ļoti tāda nozīmīga tēma. Un Vācija kā 4. valsts ir raksturīga īpaši ar tādu izpratni par iekļaujošas sabiedrības nozīmi cilvēku un bērnu attīstībā. Vācijā visās federatīvajās zemēs ir izveidoti agrīnās intervences centri, kas atbalsta bērnus viņu attīstības ceļā. Un jau vairākus gadus darbojās arī agrīnās palīdzības centri, kas īpaši pievērš uzmanību sociālajiem riskiem bērnu attīstībā. Šīs 4 valstis izvēlētas, protams, vienmēr var izvēlēties vairāk vai mazāk vai citas, bet, manuprāt, iegūtās atziņas ir ļoti vērtīgas un tālāk izmantojamas. Jā, un paldies tiešām par tādu ļoti saistošu pētījumu, man arī ļoti labā valodā uzrakstītu, jo tāpēc, ka viens ir izpētīt kaut ko, bet otrais ir pasniegt to tādā valodā, lai to saprastu gan vecāki, kuri ir izmisumā un kuri ir pārguruši un viņiem nav spēka lasīt zinātniskus pētījumus, un lai to varētu arī izlasīt pedagogi, kuri arī bieži vien ir izdeguši, un arī, protams, arī skolu līderi, uz ko mēs ļoti ceram, un arī, protams, politikas veidotāji un steigā, un tāpēc tiešām ir gan ļoti svarīga tā valoda, kādu mēs lietojam, gan arī faktiski šie sakārtotie dati un fakti, un tiešām es apsolu katram, kas atvērs vaļā pētījumu, jūs redzēsiet, ka to ir tikai interesanti un vērtīgi lasīt, bet arī saistoši. Un saka, Ieva, lūdzu, kādas metodes tu izmantoji pētījumā un uz ko tu fokusējies, jo tiešām 4 valstis, tas nozīmē, ka informācijas ir ļoti daudz, un tas ir tāds pētnieka milzīgais izaicinājums saprast, uz ko fokusēties, un tad uz kurien arī virzīt to savu domu gaitu un arī šo savu laiku un enerģiju. Jā, kā jūs arī minējāt pašā sākumā, tad, protams, pētījuma laika resursi vienmēr ir ierobežoti, un tad pētnieka atbildība ir izlemt, kuru no informācijas datiem izmantot, kurus informācijas avotus lietot. Un, būtībā šis pētījums tika veikts pēc tādas klasiskas kvalitīva pētījuma metodoloģijas, un, protams, tā ietver lielu daļu laika, kas tiek veltīta meklējot informāciju internetā, publiski pieejamajos avotos, to papildinot ar zinātniskajām publikācijām, papildinot ar iepriekš veiktajiem pētījumiem, veidojot analīzes struktūru un informāciju sistematizējot. Bet, lai šo te fragmentāro informāciju padarītu tādu viendabīgāku, plūstošāku, protams, katrā no izvēlētajām valstīm tika veiktas arī intervijas ar ekspertiem, un iepazīstoties ar pētījumu ziņojumu, redzēt, ka šie eksperti pārstāv gan nevalstiskās organizācijas, gan valsts pārvaldes institūcijas, līdz ar to tā informācija ir, pēc iespējas tāda visaptvaroša, bet, protams, analīzes struktūra ir tā, kas ierobežo tālāko pētījumu gaitu un saglabā fokusu vienlaikus. Un tas būtiskākais jautājums, es domāju, arī gan Latvijai, gan arī starptautiski runājot par uzvedības izaicinājumiem, ir tiešām saprast, kā mēs Latvijā definējam, kas ir agresīva uzvedība un kas ir uzvedības problēmas, kas ir uzvedības izaicinājumi. Un es domāju, ka arī noteikti tev bija ļoti interesanti paskatīties, kā šīs 4 valstis
formulē, kā viņas definē, kas tad ir agresīva uzvedība, kas ir bērnu jauniešu agresīva uzvedība? Būtībā šis ir tāds aspekts, kas jau pirmais, uzsākot pētījumu, tiešām tā kā pārsteidz, un es varētu teikt arī iepriecināja tieši šo te valstu izpratne un cieņpilna attieksme pret tik vienu sabiedrībā, pret tik vienu bērnu, neatkarīgi no viņa dažādajām vajadzībām, pret tik vienu pedagogu pirmsskolā un turpmākajā izglītības ceļā. Un pieņemsim, ja mēs paskatāmies, varbūt es tā īsi ieskicējušu katras no valsts pieejām, tad būtībā pieņemsim Somija. Jau tādā politikas plānošanas līmenī notiek izvairīšanās no termina bērns ar agresīvu uzvedību. Tas ir bērns, kas reaģē ar savu uzvedību uz apkārtējo vidi. Līdzīgi Vācijā, viņi vēl specificē, Vācijā bērns ar izaicinošu uzvedību reaģē uz sev nepieņemamu apkārtējo vidi. Norvēģijā bērns, kas izrāda uzvedību, tāpat arī Igaunijā notiek tāda pilnīga pāreja no medicīniskas diagnozes, no labeling pieejas uz to, ka cenšas izprast cēloņus šai te uzvedībai un operatīvi reaģēt uz viņiem. Līdz ar to galvenais akcents būtībā notiek nevis uz bērnu, bet uz šiem te cēloņiem un apkārtējo vidi, kas ietekmē bērnu uzvedību. Un, ja mēs, teiksim, skatāmies, kas tad ir šī te bērna apkārtējā vide, tad, protams, tā ir ģimene, bet ļoti lielu daļu bērns pavada sava laika, viņš pavada pirmsskolas izglītības iestādē, viņš pavada skolā, un šajā gadījumā šī te apkārtējā vide ir sākot gan no pielāgotas tīri fiziskas vides, līdz pat cēloņu izaicinošai uzvedībai meklēšanai vienaudžu attiecībās ar pedagogiem, attiecībās ar vecākiem un tam līdzīgi. Un pat šajās valstīs, piemēram, tā skaitā Somijā, ļoti liela daļa uzmanības arī tika pievērsta bērna sadarbībai ar vispārējo skolas personālu. Ne tikai tuvāko pedagogu, bet pat vispārējo skolas personālu. Tā kā ļoti, ļoti būtiska šī cieņpilnā attieksme un interpretācija. Jā. Un, Ieva, kā tu to redzi, ar kādu formulējumu parasti pie tevis vēršas vecāki, pedagogi? Kā tu Latvijā to saskati? Jā, mani neapšaubām ļoti uzrunāja tas, ko Ieva minēja saistībā ar pasaules pieredzi. Es pat vēl gribētu piebilst, ka tiešām bērns reaģē uz vidi ar tiem instrumentiem, kādi viņam ir pieejami, faktiski labākajā veidā, kādā viņš ir iemācījies tikt ar šo pasauli galā. Un protams, manā pieredzē ļoti bieži Latvijā mēs joprojām lietojam šo agresīvo uzvedību, problēmas, tā kā tīšām pievērš sev uzmanību, dažāda veida, kā arī tādas mūsu interpretācijas, kuras nevienmēr, protams, atbilst tam, ko tas bērns tiešām parāda, un arī, kas tiešām nekādā veidā neliecina par šī bērna vajadzībām. Un tas būtu, es domāju, no tāda filozofijas viedokļa un no mūsu tiešām tāda cieņpilnas attieksmes viedokļa, tas būtu kaut kas tāds, ko būtu ļoti svarīgi mainīt. To es jautājumu arī uzdošu Dacei, skolas direktorei, bet varbūt es sākšu arī ar tevi. Saki, tas, ko mēs bieži vien dzirdam arī, ka problēmas sākas ģimenē, ka visas uzvedības problēmas sākas ģimenē, ka lai tas bērns ģimenē iemāca uzvesties un tad nāk uz teātri, skolu, bērnu dārzu vai uz kaut kurieni citurieni. Kāpēc tas strādā vai kāpēc tas nestrādā? Es domāju, mēs arī runāsim tālāk par tiem tik ļoti dažādiem faktoriem, kas ietekmē bērnu uzvedību. Un, protams, bērns daudz iemācās ģimenē, tas ir absolūti fakts, bet arī, kā Ieva minēja, bērni pavada faktiski lielāko daļu savu nomodu laika, kopš viņi sasniedz atkarībā no tā, kad viņi sāk iet uz pirmsskolu vai skolu, tā kā viņi pavada tur ļoti lielu daļu laika. Un tad šeit ir arī visi tie iespējamie iekšējie faktori, teiksim, bioloģiskie faktori, kas arī lielā mērā nosaka tieši šī konkrētā bērna vajadzības. Tā kā, ja šim bērnam ir diezgan augsta impulsivitāte, jeb vienkāršākā valodā sakot, viņam šīs bremzes bioloģiski trūkst, tad pieaugušiem būtu jāpalīdz viņam
tiešām tā kā mācīties vai nu šīs te bremzes pielietot, vai arī vienkārši pielāgoties viņu vajadzībām. Un tad tas ir kaut kas tāds, ko mēs ļoti bieži kā pieaugušie neprotam, un tas attiecās gan uz mājas vidi, gan arī uz skolas vidi. Tā kā šeit faktiski mēs varam runāt par ļoti dažādu faktoru miedarbību, bet neapšaubāmi mēs arī nedrīkstam aizmirst to, ka agresīvu uzvedību, ja mēs lietojam šo terminu, bērns visvairāk tomēr iemācās to vērojot un ne. Tā kā tas, kas arī ir pierādījies pētījumos, ka ekrāns, protams, mēs visi pieaugušie gribam vainot ekrānus, protams, tur ir kaut kāda zināma arī nozīme ekrānam, bet visvairāk agresīvu uzvedību bērns iemācās tieši no pieaugušiem, no tiem pieaugušiem, ar kuriem viņš dzīvo kopā. Tā kā vai nu šie pieaugušie paši izturās agresīvi, vai arī viņiem nav prasmju apturēt kaut kādu veidu, kā dabiskas bērna, varbūt agresīvas reakcijas, dusmu izpausmes, vai arī, ko mēs redzam bieži skolā, ir, ka šī dažāda veida nepiemērota konfliktu risināšana bērnu starpā, piemēram, tiek ignorēta. Un, protams, tas arī iedod zaļo gaismu tam, lai tas turpinātos, lai bērns turpinātu risināt savas grūtības ar tiem līdzekļiem, kurus viņam prot, kuri viņam ir, jo citu viņam vienkārši nav. Viņš viņus neprot pielietot, jo viņam viņu nav. Jā, paldies, Ieva. Un, Ievu, jautājums tev, ka saki, vai pētījumā tu pamanīji kādas interesantas, būtiskas atšķirības starp valstīm? Man noteikti ir daudz vairāk ko teikt par tām līdzīgajām lietām. Un tās tiešām bija tādas, kas izcēlās, pieņemsim, paturpinot nedaudz arī Ievas minēto, pirmsskola kā vieta, kur pirmo reizi bērns, ja mēs varam tā teikt, iziet sabiedrībā, ārpus ģimenes pēc pusotra, 2 gadu vecumā. Un visā šajās pētītajās valstīs eksperti uzsver, ka pirmsskola ir kritiski nozīmīgs posms, pirmo uzvedības sarežģījumu identificēšanai. Eksperti uzsver to, ka bērns no uzvedības sarežģījumiem neizaug, jo mēs ik pa laikam dzirdam 2-gadnieka, 3-gadnieka krīze, bet uzvedības sarežģījumi ir jārisina tiklīdz viņi tiek pamanīti, tiklīdz identificēti ar pieejamākām metodēm, kas ir tā kā skolotāja pedagoga rīcībā. Līdz ar to tas ir pirmskolas izglītība, tas ir noteikti viens no tādiem būtiskiem aspektiem. Un, teiksim, ja mēs šobrīd skatāmies arī uz Latvijas situāciju, kad mēs attīstam agrīna skrīninga sistēmu un agrīnu atbalstu bērniem, tad to, ko uzsver ārvalstu eksperti, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgi veikt šo te attīstības skrīningu, un ar to īpaši lepojās Vācija, kad viņiem ir vairākas reizes 1. gadā un līdz pat 18 gadu vecumam regulāri, turklāt daudzās federālajās zemēs vecākiem obligāti, tad ar skrīningu vien nepietiek. Ir vajadzīgas noteiktas metodas, noteikti atbalsta instrumenti, kas tiek pielietoti, lai vecākus atbalstītu, secinot, kad bērnam ir kādas attīstības vajadzības. Tie ir tādi būtiski aspekti. Vēl noteikti ļoti būtiski ir nodrošināt pēc iespējas mierīgāku, pēctecīgāku pārēju no viena izglītības līmeņa uz nākamo, jo īpaši svarīgi no pirmsskolas uz sākumskolas izglītību. Tā kā tas ir tāds ļoti būtisks aspekts, kur daudzām valstīm ir izstrādātas vadlīnijas, kā to labāk organizēt bērniem ar izteiktākiem sarežģījumiem vai grūtībām lielākām, ir noteikti pārējas individuālie plāni. Un tas ir ļoti būtiski, lai mazinātu šīs izaicinošās uzvedības tādas, izteiktākas epizodes un padarītu bērnam dzīvi mierīgāku. Paldies, Ieva, un es arī vēlos tiešām piekrist tev šajos abos posmos gan par pārmaiņu tādu vadības svarīgumu, jo tāpēc, ka tad, kad mums arī apvienībā vai uzvedībā vēršas cilvēki pēc palīdzības, mēs ļoti bieži dzirdam to teikumu, viss bija labi, līdz nomainījās bērnu dārzs, vai viss bija labi, līdz nomainījās pedagogs, vai viss bija labi, līdz mēs mainījām dzīvesvietu. Un tad ir tā sajūta, ka vecāki iekrīt kādā karuselī, no kurie viņi netiek ārā bieži vien pat gadiem. Jā, un otrais, kur es tiešām arī piekrītu tev par šo agrīno pieeju, un agrīno atpazīšanu, jo tas ir tas atkal, ko mēs redzam ļoti bieži, ka mums raksta vecāki, kad labdien, manam bērnam ir 3 gadi, un mēs meklējam, mēs redzam, ka ir milzīgas izaicinājumi, milzīgas uzvedības problēmas, un tad viņi pazūd, un
tad pēc 10 gadiem mēs atkal saņemam vēstuli, kur tās problēmas jau ir samilzušas. Un Ieva, tu jau vienreiz pareizi teici, es vienreiz Ievai arī lūdzu palīdzību, tāpēc, ka es saku, ka man ļoti grūti, sāpīgi lasīt šos ēpastus, kas nāk pēc kādiem 7, 8, 10 gadiem, un tu redzi, ka tās problēmas ir samilzušas, un tad Ieva, tu toreiz atbildēji man, ka tie vecāki jau visu laiku ir meklējuši palīdzību. Tas, ka viņi nezvana katru dienu, mums nenozīmē, ka viņi nevēršas pie 1, 2, 3 speciālista. Bet, manuprāt, tas ir tik ļoti svarīgi, ka valsts, gan pašvaldība, gan arī tādā ministriju līmenī saprot, ka jo agrāk mēs palīdzam bērniem, jo agrāk mēs palīdzam vecākiem, jo agrāk mēs atpazīstam, jo tas ir vienkāršāk, un tas ir arī lētāk. Tas ciniski runāt par lētumu, ja, bet tas tiešām tās izmaksu ziņā tās ir gan vecākiem darba vietas, jo ja bērnam ir milzīgi uzvedības izaicinājumi, tad reti kurš bērnu dārzs šādus bērnus patur grupiņā līdz 5 vakarā. Tas nozīmē, ka kāds no vecākiem darba beidz ātrāk, vai kāds no vecākiem meklē auklīti, un tas atkal nozīmē, ka viņi ir strādā daudz vairāk vecāki, un tas nozīmē, ka viņiem atkal tā ģimenē ekonomiskā spriedze aug, kas nozīmē atkal, ka tā kā palielinās arī šķiršanās risks, un tas atkal atstāja milzīgu iespaidu uz visu ekosistēmu. Jā, tāpēc mēs ļoti ceram, ka arī Latvijā būs sakārtota un kārtīgāka agrīnās atpazīšanas sistēma. Mēs pie tā strādājam. Jā, es domāju, tas ir patiešām ļoti būtiski. Mēs patiešām esam šobrīd izveidojuši agrīnās attīstības skrīninga instrumentu, bet, protams, ir bezjēdzīgi to veidot, ja nav šīs palīdzības metodas un intervences gan skolas vidē, gan arī ārpus skolas vidē. Un tad šobrīd tiešām šīs pierādījumos balstītās intervences ir mūsu nākamais solis, un tas ir tas, uz ko mēs tiešām gribam fokusēties, lai katrs bērns, kuram ir šie attīstības riski, tad arī patiešām tūlīt saņemtu sev piemērotu intervenciju, vienalga, lai viņam pat pirms jebkādas diagnozes uzstādīšanas vienkārši pamanot šos riskus. Jā, un nevis gaidot diagnozi, apstiprinātu kādus atkal 3-4 gadus. Un, Ievu, kas tevi pašu pārsteidza, iedziļinoties dažādu valstu pieredzēs? Jā, tie daudzveidības aspekti bija tiešām interesanti un saistoši, bet varbūt paturpinot nedaudz to, ko jūs jau tā kā uzsākāt abas runāt, attiecībā pret vecākiem un darba tirgu par to, cik ļoti nozīmīgi, lai vecāki spētu saglabāt šo nodarbinātību, jo viens no pētījuma aspektiem bija arī par to, kā tad mēs rīkojamies īpaši kritiskās situācijās, kas ir vai nu pirmskolas izglītības iestādē vai skolā, un tad atsaucoties uz tiem gadījumiem, kas ir bijuši Latvijā, kur ir aktualizējušās diskusijas, varbūt bērns ir jāizslēdz no izglītības iestādes, lai netraucētu citiem mierīgi mācīties. Un tad tas, ko pierāda šo citu valstu piemēri, kad pirmkārt preventīvās aktivitātes ir absolūti būtiskākās, un jo vairāk tajās tiek ieguldīts, jo mazāk ir šādu īpaši kritisko situāciju, sarežģīto gadījumu. Bet, ja tomēr šādas situācijas rodās, skolām ir noteikts protokols, noteikts algoritms, kā šādā situācijā rīkojās, bet dara visu iespējamo, lai bērns netiktu izslēgts no izglītības iestādes, vai arī iespējams uz pavisam nelielu laiku, bet tomēr dara visu iespējamo, lai izslēgts netiktu, jo, kā rāda gan zinātniskie pētījumi, gan pieredze, gan arī pašu ekspertu novērotais, kad ilgtermiņā šāds risinājums nav efektīvs, tas ietekmē negatīvi gan pašu bērnu attīstību, gan arī vecāku nodarbinātību, kas, teiksim, tādu uzvedības sarežģījumu jautājumu sakarā ir viens no tādiem aspektiem, kas vienmēr ir riskants un par ko ir ļoti, ļoti jādomā tieši arī par vecāku materiālo nodrošinātību. Tas ir viens. Otrs, kas mani pārsteidza vai arī ļoti iepriecināja, pieņemsim Norvēģijas pieeja. Norvēģijā ir bērnu un jauniešu attīstības nacionālais centrs. Un šis centrs ir ne tikai tāda zinātniska institūcija, kura veid zinātniskus pētījumus, izstrādā vadlīnijas,
un šīs vadlīnijas nodot tālāk skolotājiem, iepazīstinot ar tām, bet vienlaikus veic arī ļoti, ļoti praktisku darbu ar skolotājiem. Risina konkrētus gadījumus, veic supervīzijas, un tas nav tikai tā, ka skolotājs iegūst teorētisku informāciju, bet viņš tiek arī praktiski apmācīts, praktiski lietot šīs vadlīnijas. Jo mums Latvijā ir izstrādātas vadlīnijas, ir izstrādāti dažādi materiāli, skolotāji pat varētu būt arī iepazīstināti ar tiem, bet jautājums, kā viņas praktiski pielietot. Papildinot šo te Norvēģijas attīstības centra pieredzi, šis centrs savā mājaslapā saglabā būtisku informācijas apjomu, un, teiksim, ja mēs skatāmies par vecākiem, vai mēs skatāmies par pedagogiem, no tādas lietotāja pieredzes, kur šī informācija ir vienopus pieejama. Latvijā ir daudzveidīgas mājaslapas, dažādām nevalstiskām organizācijām tā ir skaitā, un mēs varam sākt googlēt un meklēt, bet tas paņem ļoti daudz laiku. Vai ir vienas pieturas punkts, kurus var atrast visu nozīmīgāko informāciju, kā lietotājs, kā mirklī, kad man šī informācija ir vajadzīga. Tā kā tādas nianses, kas liekas it kā no vienas puses pašsaprotamas, bet no otras puses ļoti vērtīgas un izmantojamas, un pētījuma secinājumi arī to uzskaita, to parāda, un es domāju, ka tas ir tāds tālāko diskusiju un risinājumu vērts materiāls. Jā, paldies tev. Tu kaut ko vēlies? Jā, es domāju, domājot par šo te izslēgšanas no skolas problēmu, kas tiešām ir pasaulē daudz pētīta, un ir faktiski pierādījies, ka tiešām tas ir ļoti izteikts īstermiņa risinājums ar ļoti negatīvām ilgtermiņa sekām, un ne tikai saistībā ar vecāku nodarbinātību, līdz ar to vecāku depresiju, ekonomiskām problēmām un vispārējo, bet arī protams, ar milzīgu bērna problēmu pieaugumu, tā kā domājot gan par mācību problēmām, gan par vēl lielāku nokļūšanu problemātiskās vienaudžu grupās, gan arī mēs zinām, ka pēc būtības sodi neko neiemāca. Tā kā šis faktiski ir pierādīts kā tiešām kaitīgs risinājums. Jā, es pilnīgi piekrītu, jo viens ir, ja tas ir pirmklasnieks, bet ja tas ir 15-gadnieks, tad ko tad viņš darīs, kamēr viņš būs izslēgts no skolas? Viņš vai nu sēdēs datorā, un ko viņš darīs datorā, vai viņš arī būs uz ielas, un ko tad viņš darīs uz ielas, un faktiski šajā brīdī vienkārši viena izglītības ministrijas problēma kļūst par iekšlietu ministrijas problēmu un labklājības ministrijas problēmas. Un tad Bet vieniem skolē viss ir labi, skolā viss ir mierīgi, jā, bet kad tas pats pedagogs nāks mājās un viņš satiks uz ielas naktī vienauču grupu, kuru viņš kaut kādā veidā nebija spējīgs nodrošināt arī to vidi, vai skola visi nebija spējīgi nodrošināt to vidi, jā, ka tad tas jautājums ir tas pats, tā sabiedrība jau paliek viena un tā pati. Jā, vai citi bērni, kurus tad viņš satiek, un viņš kļūst tikai dusmīgāks par to, ka viņš ir izolēts. Tā kā nebūt izolētiem ir viens no mūsu psihiskās labklājības galvenajiem faktoriem, ka mēs esam iekļauti, nevis ka mēs esam izolēti. Jā. Un Ieva, tu jau arī minēji, bet varbūt, kad tu arī ļoti skaisti arī minēji gan šīs te pašas principus, šo te iekļaušanas principu, arī tiešām es tev pilnīgi piekrītu par datu bāzi, par vienotu informāciju, jo es Ievai arī šorīt no rīta stāstīju, ka es meklēju šo te individuālās uzvedības plānu internetā, jā, un tad tas ir pilnīgi briesmīgi, ka tu apmeklē kādas 3, 4, 5 lapas, un tu nesaproti. Vienā ir 18. gada informācija, bet tur tas individuālās uzvedības plāns izskatās ļoti jēdzīgs, un tad ir kaut kāda 23. gada lapa. Un tas ir ļoti nogurdinoši, tīpaši tiešām ņemot vērā, ka tie cilvēki, kas parasti strādā ar milzīgiem uzvedības izaicinājumiem, viņi nav tie cilvēki, kas būtu visvairāk atpūtušies un kam būtu laiks arī tiešām fokusēties. Un līdz ar to tas, ko mēs arī sagaidām, ka to informāciju mēs saņemam ātri, mēs viņu saņemam vienkārši, mēs saņemam kvalitatīvi, un mēs zinām, ka tā ir šī te jaunākā informācija. Un tiešām tas, ko tu minēji, tas Norvēģijas risinājums izklausās ļoti labi. Un tad arī tur minēja šo te agrīnās intervences svarīgumu un agrīnās faktiski diagnostikas svarīgumu. Vai ir vēl kādi citi punkti, ko tu vēlētos, lai Latvija paņemtu sev līdzi? Jā, paldies par jautājumu.
Skatoties šobrīd uz Latvijas situāciju, nav tā, ka mēs nerunājam par bērniem ar uzvedības traucējumiem, bērniem ar uzvedības grūtībām vai kā mēs viņus saucam. Nav tā, ka mēs nerunājam par ņirgāšanos, mēs runājam tā skaitā par bullyingu, mobbingu, par vardarbību skolās, kur Latvija ir viena no augstākajiem rādītājiem no OECD valstīm. Ir tik daudzas institūcijas iesaistītas vienā vai citādākā veidā. Viena institūcija izstrādā vadlīnijas, cita domā par koncepcijas izstrādi. Nevalstiskās organizācijas piedāvā savus risinājumus. Ir daudzveidīgi pētījumi. Manuprāt, tas, kas šobrīd Latvijas situācijā, ja šādi būtu pirms gadiem 5, 10, kad mēs vispār sākām aktualizēt šos jautājumus, tas būtu pilnībā pieņemams, jo tā veidojās sabiedriskā politika. Mēs aktualizējam kādu tēmu, kādu brīdi par viņu visi runā, un tad mēs sākam sistematizēt, jo pretējā gadījumā ir ļoti liels risks neliederīgai līdzekļu izmantošanai. Un tas, ko mēs arī šobrīd redzam, gan pagājušajā Eiropas struktūra fondu programmēšanas periodā, gan šajā tēma ir aktualizēta, bet kur ir šīs tēmas pēctecība? Tā kā, ja mēs domājam tādā vispār visaptvarošā līmenī, tad, manuprāt, Latvijai šobrīd būtu jānofokusējās, kurš tad uzņemās galvenā koordinātora lomu šajā tēmas izpētē, tēmas tālāk attīstībā un šīs mēģi grupas interešu aizstāvībai. Kā tiek nodefinēti galvenie jēdzieni, ko mēs ar to saprotam? Vai tiešām tas, ko mēs runājam, ir arī tas, ko mēs vienoti visi saprotam? Un tam līdzīgi tāpat šīs izmantotās metodes. Tas, ko rāda citu valstu pieredze, nav kādas dažas metodes, kas tiek definētas kā vienīgās iespējamās. Valstu speciālisti ir brīvi izmantot tās metodes, ko viņi atzinuši par efektīvākām. Protams, vislabāk, visieteicamāk ir pierādījumos balstīti risinājumi, bet valstu pieredze arī ir dažāda. Tā kā līdz ar to, manuprāt, Latvijai vajag sākt ar tām pirmajām lietām, nofokusēties un tad veidot šo sistēmisko pieeju. Jo, protams, kad mums ir likumdošanā atrunātas atsevišķi jautājumi, bet tas ir tādā de jure līmenī, bet de facto nestrādā šīs jomas darbība. Paldies, tie ļoti labi ceļavārdi, stratēģiski un arī praktiski ceļavārdi. Tāda, un tā arī atbildēja uz manu nākamo jautājumu, kādus lielākos nākotnes izaicinājumus tu saskati. Un tas ir tas, ko arī mēs redzam, kā salikt kopā pie viena galda visas iesaistītās puses, un lai viņi skatītos ne tikai tādā formulējumā, kādu es dzirdēju no vienas ministrijas pārstāvja kādā diskusijā, bet gada beigās tiem cipariem tomēr ir jāsakrīt. Ja, un ja mēs skatāmies tādā ministrija fokusā, tad mēs atkal paliekam to, ka mēs mētājamies, un tas nabaga bērns mētājas starp veselības, labklājības un izglītības ministriju, un vecāki tiek mētāti, un pedagogi izdeg, un viņi paši kļūst par labklājības ministrijas mērķa grupu. Jā, un arī veselības ministrijas par labklājības ministrijas, tāpēc, ka tur ir valsts darba inspekcija, un mēs redzam vienkārši, ka pieauga psihoemocionālie riska faktori, ja pieauga arī negatīva atmosfēra un bullyings pašu pedagogu vidū, un tas ir pilnīgi skaidrs, jo viņi ir noguruši, un viņi faktiski kailām rokām strādā bez zināšanām ar sarežģītām situācijām. Un, protams, veselības ministrija, tāpēc, ka viņi vienkārši sāk izdegt. Jā, es nezinu, Ieva, vai tev ir vēl kas tāds, ko tu vēlies piebilst, par ko tu pārdomāji arī gatavojoties gan mūsu sarunai, varbūt, kad ir kas tāds, kas tev ir īpaši svarīgs, ko tu redzēji tieši veicot šo pētījumu? Līga būtībā es pārfrāzēšu to, ko tu arī teici vienā no pēdējiem teikumiem. Ja mēs skatāmies uz pētījumu analizētajām valstīm un vēl vairākām citām, ko es esmu analizējusi arī saistībā ar agrīnu preventīvu atbalstu, mēs redzam, ka ikviena valsts sastopās ar noteiktiem izaicinājumiem. Un nevienas valsts pieredze gadu gaitā nav tikai veiksmīga. Un tas, ko rāda šo valstu līdzšinējā darbība, ka tieši sadarbība dažādos līmeņos, pedagogiem ar vecākiem, pedagogiem ar bērniem, dažādu institūciju līmenī, tas ir tāds liels klupšanas akmens arī citās valstīs.
Un tas, ko mēs gribam novērot Latvijā, diemžēl arī Latvijā tas ir tāds klupšanas akmens. Bet vienlaikus mēs skatāmies Somijas piemēru, Igaunijas piemēru, Norvēģijā jau mans pieminētais Bērnu un jauniešu attīstības centrs. Institūcijas ir spējušas sadarboties līdz līmenim, kad ir spējīgas dalīties ar savu budžetu, veidot apvienotu budžetu konkrētas jomas risināšanai. Un tas arī būtu mans tāds novēlējums Latvijai tieši sadarbības jomā. Citām valstīm izdevās, mums arī noteikti izdosies. Jā, paldies tev, Ieva. Jā, es vienīgais vēlējos nokomentēt, ka, ja iespējams, bet arī varbūt arī nē, bet es ļoti gribēju pateikt, ka tas, kas šobrīd no NVO sektora tā kā ir ļoti dzirdams, kad mēs sagaidām, kad dažādos pētījumos tik iesaistīti bērni, šī bērnu līdzdalība pētījumos. Tad man liekas, ka šis pētījums un šis projekts ir ļoti īpaši jāuzsver ar to, ka šeit taču īpašajai mērķgrupai tika dots vārds. Līdz ar to, man liekas, tas ir tāds ļoti spēcīgs vēstījums, jo arī pēdējā, manuprāt, diskusijā bija tas, ka jūs pētat tur citu valstu pieredzi un tam līdzīgi, bet kā tad ir ar pašiem mūsu latviešu bērniem, kuri ir tajā situācijā. Līdz ar to tas tāds liels žetons. Es ļoti priecājos. Jā, paldies, Ieva, par šo komentāru. Un tad arī, Ieva, tad jautājums arī tiešām tev, kā tad ir ar mūsu Latvijas bērniem. Un mēs arī zinājām, ka jūs veicat šo pētījumu un ka jūs meklējat ne tikai pedagogus, ka jūs meklējat ne tikai vecākus un citus, kas ir iesaistīti tātad šo uzvedības grūtību risināšanai, bet arī pašus bērnus un jauniešus. Pastāsti. Jā, tieši tā. Tātad šī galvenā ideja bija patiešām dot vārdu arī pašiem jauniešiem. Tad mēs runājām ar 14-15 gadus veciem pusauģiem, un tad tie bija 10 pusauģi kopā, kuri piekrita un arī turpināja piedalīties pētījumā, un 10 vecāki un 10 pedagogi, tad tiešām, lai būtu vārds visām iesaistītajām pusēm. Un saki, vai 14 tas ir daudz vai maz priekšpētījumu? 14 gadi. 10 pusauģi. Jā, es domāju, tu ļoti precīzi īstenībā pateici, mēs patiešām uzrunājām vairāk pusauģus, un daļa no pusauģiem tomēr, es teiktu, lietošu vārdu pazuda, jo es domāju, protams, mēs varam tikai interpretēt, kādēļ tas notika, bet mēs zinām, ka bieži patiešām arī mēs varam novērot, ka šiem pusauģiem ir grūti uzticēties pieaugušiem. Un tad, ja viņus nāk intervēt, tad es mīnu, ka viņi varbūt arī to izjūt kā kaut ko bīstamu vai apdraudošu, un tādēļ viņi nav gatavi runāt. Mums nebija tik viegli atrast šos pusauģus, tā kā savā ziņā, es domāju, domājot par kvalitatīvu pētījumu, tas ir pietiekami liels skaits. Protams, mēs vienmēr priecājamies, ja mums ir vairāk cilvēki, īpaši pusauģi, kuri ir gatavi runāt, bet patiešām, manuprāt, ir vērtīgi, ka mēs varējām tik sarunāties ar šiem pusauģiem. Tad, domājot par to procesu, patiešām mēs mēģinājām sākt ar vispār izglītojošām skolām, bet jā, faktiski tiešām šī pusauģu jauniešu atsaucība bija salīdzinoši zema, un es domāju, tas ir viens būtisks rādītājs. Tā kā viņi negrib mums stāstīt, ko viņi patiesībā jūt un domā, un tad mēs tā kā atradām dažas pusauģus vispār izglītojošās skolās, bet tad daļa pusauģi bija arī no tādiem palīdzības centriem, kur viņi jau ir saņēmuši kaut kādu palīdzību un turpina to saņemt. Un tad arī mums bija viena skola, kas ir tieši paredzēta bērniem ar uzvedības grūtībām. Un saki, kas bija tāds, kas tevi pārsteidza, vai kādas bija tavas lielākās atziņas tieši intervija procesā un arī pēc tam izdarot secinājumus? Faktiski, droši vien visvairāk mani pārsteidza šī atbilžu sakritība, lielā sakritība starp pašu jauniešu teikto, vecāku un arī pedagogu teikto, kas bija patiešām pārsteidzoši. Faktiski es biju gaidījusi, ka tās atbildes būs daudz atšķirīgākas. Protams, bija nelielas atšķirības, bet faktiski visi tie grūtību iespējamie cēloņi, visi tie faktori, kas ietekmē iespējamās šīs uzvedības grūtības, tad faktiski viņi bija visi sadalāmi tādās vienotās grupās,
visiem, gan pusauģiem, gan vecākiem, gan pedagogiem. Tas nozīmē, ka visiem viss ir skaidrs. Savā ziņā jā, savā ziņā nē, protams. Tā kā es domāju, viņi visi saredz tās problēma jomas. Un paši pusauģi, tas, par ko es tiešām priecājos, tie, kuri bija gatavi stāstīt, viņi ļoti labi stāstīja par savām grūtībām un arī par to, kur viņiem būtu vajadzīga palīdzība. Pastāstīsi mums? Jā, neapšaubām. Jā, neapšaubām pastāstīšu. Okay, tad, ja mēs raugāmies uz visām šīm atbildēm, ko mēs ieguvām, tā kā mēs uzdevām tādus jautājumus, kas bija, protams, iepriekš izplānoti, gan sākot ar to, kas ir tas, kas viņiem patīk un kas ir tas pozitīvais gan skolas vidē, gan ārpus skolas, gan arī runājot par šīm pašām grūtībām. Un tad domājot par šīm grūtībām, ar ko saskarās šie pusauģi vai jaunieši, tad šeit ir vairākas grupas. Tad, protams, viena šī būtiskā joma ir attiecības. Tad attiecības ar vecākiem, attiecības ar pedagogiem un attiecības ar saviem vienaudžiem un citiem bērniem. Tā kā tās ir visas šīs 3 tēmas, par kurām es varu droši vien pastāstīt mazliet vairāk arī tālāk. Tad ļoti būtiska joma ir mācību grūtības, kas saskan arī ar pētījumiem par to, ar ko tad ir saistīti šie uzvedības izaicinājumi. Tad tā ir ļoti būtiska lieta, tad lielākā daļa no šiem jauniešiem saskarās ar kaut kādu veidu mācību grūtībām. Tas ir arī kaut kas parādās mūsu pētījumos par šiem agrīnās attīstības riskiem, tad uzvedības problēmas ir parasti saistītas ar dažādiem šiem bioloģiskiem faktoriem, kaut kādu jomu grūtībām. Un tad arī dažādi vides faktori, tā kā paši pusauģi arī stāstīja par dažādiem sensoriem izaicinājumiem, piemēram, trokšņiem, kuri ir neizturami un struktūras trūkumu un reāli tādu arī atbalstu un uzraucības trūkumu vidē, kad trūkst arī pieaugušo blakus tādos kritiskos brīžos. Un tad arī tādi cita veida iekšējie faktori, kuri arī tika pieminēti, domājot par, piemēram, fizisko pašsajūtu vai emocionālo pašsajūtu, kur var reizēm apzīmēt kā sliktu garstāvokli vai garlaicību vai kaut ko tam līdzīgi. Tā kā dažādi. Šīs te bija tās galvenās jomas, kuras tad tika minētas kā galvenās grūtības. Saki, vai paši jaunieši, kurus jūs intervējāt, viņi apzinās, ka viņiem ir uzvedības izaicinājumi? Tie, kuri piekrita ar mums sarunāties, visi šo apzinās, un arī apzinās to, ka viņiem būtu vajadzīga palīdzība. Tā kā tas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Jo, protams, mēs varam arī raudzīties uz šiem uzvedības izaicinājumiem drusku dažādās arī kategorijās. Tad mums ir jaunieši vai bērni, kuriem ir tiešām problēmas ar impulsivitāti un dusmu kontroli, kas ir droši vien lielākā daļa. Un tad ir viena daļa, kuri tiešām uzvedās agresīvi, lai ietekmētu citus, ar skaidru mērķi ietekmēt citus vai vidi, kuru bija faktiski daudz mazāk šajā pētījumā. Protams, un arī ir kombinācija no abiem, kas arī mēdz būt sastopama. Bet lielākā daļa no viņiem patiešām piedzīvo to, ka viņiem ir šīs ārkārtīgi spēcīgās dusmas, ar kurām viņiem ir grūti tikt galā, kuras viņiem grūti regulēt. Un tā noteikti ir biedējoša sajūta, ka tevi pārņem emocijas, kuras tu nespēj. Jā, neapšaubām. Un tādēļ arī tiešām tas, kas mani ļoti iepriecināja, bija, ka šie jaunieši par to stāstīja, un īpaši tie, kuri ir saņēmuši un turpina saņemt kaut kādu veidu atbalstu un palīdzību. Tā kā viņi ir spējīgi paši jau saredzēt šīs grūtības un arī fantastiskā veidā stāstīja arī par risinājumiem, gan arī kā no Ievas pētījuma. Tāpēc arī zinātne ir domāta, jo zinātnē jau ir jāsaskan ar dzīvi. Tā ir pareiza zinātne, laba zinātne, ja tā atspoguļo to un ja tā palīdz. Un pastāstīs lūdzu par vecākiem un tieši vecāku pētījumu daļu, kas bija tāds pārsteidzošs, jo tas ir zinātnieku darbs brīnīties, vai ne?
ja tu neesi pētnieks un tu nebrīnās. Jā, neapšaubām. Tad šeit pieminot vecākus un pedagogus, tu man pirms tam teici, ka tu man jautās par ētiskiem aspektiem. Šis bija viens no ētiskiem aspektiem, tā kā absolūta brīvprātība. Tad mēs patiešām turamies pie šī pētījuma ētikas principa, ka visi, kuri piedalās, ir brīvprātīgi. Šī dalība ir brīvprātīga, plus mēs arī vēlējāmies, lai šiem te jauniešiem ir arī pilnas tiesības noteikt, vai viņi ir gatavi uzrunāt savus vecākus un pedagogus, piedalīties šajā pētījumā vai nē. Un atkal bija daži jaunieši, kuri teica, ka viņi nevēlas, lai viņu klases audzinātāji piedalās, un viņi nevēlas, lai viņu vecāki piedalās. Tā kā ne visi vecāki bija tieši šo jauniešu vecāki, kas arī ir būtisks faktors, domājot par šo te attiecību aspektu. Jo tie vecāki, kuri piedalījās, mēs šeit faktiski redzējām diezgan plašu spektru šo te attiecību dinamiku. Bija vecāki, kuri patiešām atzina, ka viņiem ir bijušas grūtības iepriekš un ka viņi ir mēģinājuši šīs grūtības risināt un grūtības tieši attiecībās ar savu bērnu. Un arī daži uzsver, ka šīs grūtības turpinās joprojām, ka viņi nezin, kā reaģēt, ka viņi jūt, ka bērns viņiem neusticās un ka kaut kur šis kontakts ir pazudis. Un līdzīgā veidā arī to minēja arī pusauģi, bet tad bija arī pusauģi un bija arī vecāki, kuri savas attiecības vērtēja kā patiešām labas. Protams, mēs varam atkal runāt par plašu spektru ģimenēm, domājot gan par nepilnām ģimenēm, gan arī mums bija jaunieši no auģu ģimenēm, kuri neaug kopā ar saviem vecākiem. Un tad mums ir bijuši piemēri gan šīm te pozitīvām attiecībām ar vienu no vecākiem un problemātiskām ar otru no vecākiem, gan arī ļoti sliktas attiecības, gan arī ļoti labas attiecības. Tā kā tas var būt patiešām ļoti dažādi, kas, protams, liek domāt par šo ģimenes faktoru lielo lomu, bet tikpat labi patiešām lielākās grūtības šiem te bērniem var būt tieši skolas vidē. Un tad, saki lūdzu, kas ir tie specifiskie faktori un apstākļi, kas atklājās tieši par grūtībām izglītības iestādēs? Par grūtībām izglītības iestādēs, tad atkal viena šī grūtība, kas tika minēta, ir attiecības ar pedagogiem un jaunieši arī, un arī paši pedagogi arī minēja. Daudziem no viņiem bija ļoti labs kontakts, tiem, kuri piedalījās pētījumā ar šiem te jauniešiem, bet vairāki jaunieši arī minēja to, ka pedagogiem ir vienalga, ka pedagogi nereaģē, ka viņi ir piedzīvojuši to, ka viņi lūdz palīdzību, viņiem šī palīdzība netiek sniegta, viņi vairs nelūdz palīdzību un ka pedagogi izreaģē savas kaut kādas problēmas uz viņiem, pedagogs atnāk sliktā garstāvoklī un burtiski izgāž to pār bērniem. Un vienlaikus atkal bija labi piemēri par labiem pedagogiem, atkal diezgan plašs spektrs. Un līdzīgi kā ar vecākiem, es domāju, mēs dzirdējām stāstus, gan kur es varu visu pastāstīt saviem vecākiem un lūgt un saņemt no viņiem palīdzību, gan arī, ka mani sit ar slotu, ja es izdaru kaut ko nepareizi, bet ģimenē nav vardarbības. Tiešām šis spektrs ir ļoti, ļoti plašs, kas kaut kādā ziņā, man liekas, arī ir svarīgi, jo mēs negribam visu padarīt tikai melnu vai baltu. Mēs zinām, ka patiešām pedagogi ir dažādi, bet pilnīgi noteikti šis kontakts ar pedagogu un attiecības ar pedagogu, labas attiecības ar pedagogu tika uzsvērts kā ārkārtīgi nozīmīgs faktors. Tas ir tas, ko arī pierāda pētījumi, ka mazā vecumā piesaiste skolotājiem ir kaut kas ir ļoti svarīgi, lai šiem te bērnam būtu droši piesaiste, un pusauģu vecumā patiešām šīs uzticēšanās un cieņas pilnās attiecības. Bet tas ir tas, ko es noteikti jautāšu Dacei pēc tam par to, kā tas ir, ja pedagogs arī pasaka, ka mans darbs nav draudzēties ar bērniem, mans darbs nav veidot labas attiecības ar bērniem, mans darbs ir mācīt fiziku, literatūru, vēsturi. Kur tad mēs paliekam tajā brīdī? Mēs mēģinām turpināt par to runāt un veicināt šo perspektīvas maiņu. Nekur pedagogs nevarēs iemācīt fiziku,
ja šīs attiecības būs sliktas. Es domāju, mēs tiešām zinām arī paši no savas pusauģu vecuma pieredzes. Mums patīk tie priekšmeti, kur mums patīk šis skolotājs. Un mums patīk šis skolotājs, jo viņš jauki izturās pret mums. Jā. Tā kā tiešām labs kontakts un vienlaikus arī prasības pret bērnu, es domāju, laba disciplinēšana un patiešām arī prasības saistībā ar mācībām ir ļoti būtiski šie faktori, ka mēs nedrīkstam izslēgt nevienu no tiem. Un saki, vai ir kādi no šiem atklājumiem, secinājumiem, ko tu redzi, ka tas varētu ietekmēt arī tādu mūsu izglītības politikas tālāko veidošanos, vai kuri secinājumi būtu tie, kas mums būtu jāaiznes līdz politikas veidotājiem? Jā, mēs arī šajā pētījumā patiešām apkopojām šos secinājumus, kurus mēs izdarījām balstoties uz visām šīm atbildēm, arī uz pedagoģu atbildēm. Tā kā, protams, domājot par pedagoģu atbildēm, viens no tādiem ļoti būtiskiem faktoriem, kas parādījās, ir slodzes sabalansētība un atbalsta personāla trūkums. Mēs saprotam, ka vienam pedagogam atrisināt visas šīs grūtības ir grūti, vai reizēm neiespējami. Protams, ka domājot par kontaktu, tas ir kontakti ar bērniem, tas ir pedagoga absolūti tiešais uzdevums un tiešais pienākums, bet pedagogam vajag palīdzību, jo patiešām daudzi pedagogi jūtas izdeguši, viņiem ir pārslodze un tas ir objektīvi, un atbalsta personāls, kas būtu sociālie pedagogi, kas bieži tika minēti arī pusauģu atbildēs, kā es esmu gājis pie sociālā pedagoga, man tas ir ļoti palīdzējis, vai pie psihologa, kas arī ir palīdzējis, un arī domājot par skolotāju palīgiem klasēs bērniem, kuriem ir kaut kādi šie mācību riski, mācīšanās grūtību riski, un mēs zinām, ka šādi riski faktiski ir ļoti lielai daļai bērnu, raugoties uz dažādu veidu attīstības riskiem. Tā kā pētījumi arī mūsu šis agrīnais skrīninga instruments arī parāda, ka faktiski tikai ap 30% bērnu nav nekādu risku. Un šie ir riski, domājot gan par mācību potenciālām grūtībām, gan par piemēram, uzmanības problēmām vai arī emocionālām grūtībām. Un daudziem, tad visiem pārējiem bērniem ir dažādas intensitātes riski, kur vajag palīdzību. Un viens pedagogs ar to tiešām nevar tikt galā. Un es domāju, tā ir arī pasaules pieredze, ka mums ir daudz lielāks atbalsta personāls skolās, kas būtu tiešā veidā saistīts ar turpmākās izglītības politikas veidošanu. Tas ir viens. Un, protams, domājot par šo palīdzības sistēmu, kas arī tika minēta, tā kā mums ir vajadzīgs tiešām saskaroties ar šo bērnu, mums ir vajadzīgs strukturēts plāns. Tad kas ir tas, ko mēs darīsim? Tad šie individuālie uzvedības plāni, kuru veidošanā patiešām ir jāiesaistās visiem. Ja tie ir mazi bērni, tad tie ir vecāki un pedagogi. Ja tie ir lielāki bērni, tad tie ir vecāki pedagogi un paši jaunieši, kuri arī ir, kurus mēs arī motivējam, mēs palīdzam viņiem saskatīt, kas tad ir tie ieguvumi no viņu uzvedības grūtībām un kādi ir zaudējumi, un mēs palīdzam viņus veicināt, stiprināt viņu motivāciju, mainīties un atrast citus instrumentus, ar kuriem panākt to, kas viņiem ir vajadzīgs. Tā kā šis noteikti ir tas, kas būtu ārkārtīgi svarīgi, tad arī uzsverot skolas un ģimenes sadarbību. Mēs nevēlamies būt pretējās nometnēs, tā kā šobrīd joprojām, diemžēl, tas modelis ir galvenokārt tā kā skola vai no vecāku vai no skolu. Un faktiski to nevarēja varbūt redzēt, to varēja drusku redzēt pētījumā, kaut arī tā kā īpaši faktiski tur tajā skolā, kur bērni saņēma palīdzību, arī šis sadarbības aspekts tika uzsverts kā pozitīvs. Tā kā, ja mēs uz to strādājam, tad šī sadarbība arī labāk veidojās. Un jā, tā kā sadarbība šo grūtību novēršanā ir ārkārtīgi svarīga. Domāt par to, kā strukturēt to veidot, kā organizēt šīs tikšanās, kā organizēt pozitīvas tikšanās vecākiem ar pedagogiem, lai tas nebūtu tā kā skolotājs zvana, tā tad man izsauc uz skolu, un tas ir kaut kas briesmīgs. Jā, tu sēdēsi 1 pret 6 cilvēkiem, tad attaisnosies.
Jā, un tad domājot par bērnu šīm te dusmām un šīm te prasmēm, kas viņiem trūkst, kādēļ viņi izmanto to, ko mēs negribam, lai viņi izmanto, tad šeit mums ir tipiski emociju regulācijas prasmes un sociālās prasmes, tā kā problēma risināšanas prasmes un emociju regulācijas prasmes, kur ir ļoti ir izstrādātas intervences, kuras mums ir vienkārši jālieto. Mums viņas ir jāievieš gan skolās, gan arī ārpus skolas. Tā kā, tas ir tas, kas mums būtu vajadzīgs. Un tad, tad tas tāds noslēdzošais jautājums ir par to, ka, saki lūdzu, ko tu ieteiktu vecākiem, kuru bērniem ir uzvedības grūtības un kuri ir varbūt tikai ceļa sākumā? Visiem vecākiem, kuriem ir bērni, visiem vecākiem, jau no paša sākuma, jau no bērnu dzimšanas, es patiešām iesaku pirmkārt fokusēties uz pozitīvu miedarbību. Kā patiešām domāt par jauku, kopā pavadītu laiku, par pozitīvām rotaļām, spēlēm, pieredzēm. Tā kā būt kontaktā ar to bērnu ir numur 1. Tā kā, ja mums ir labs kontakts, tad tas ir labs pamats tam, ka tas bērns mums izstāstīs. Jo, ja viņš mums nevar izstāstīt, tad protams, mēs arī neko daudz nezinām. Un izprast to, kas ir tas, kādēļ tas iespējams varēja notikt. Tā kā mēs gribam saprast, kas bija pirms tam, tā kā, kas radīja viņam stresu. Jo es domāju, tā kā stresa nozīme šajā uzvedības problēma izpratnē ir milzīga. Tā kā, ja bērns jūtas apdraudēts, tad viņš reaģē aizsargājoties. Un šī aizsarga reakcija ir klasiska – cīnīties vai bēgt. Un tas ir tas, kādā režīmā arī ļoti bieži šie bērni dzīvo. Un tad tas, kas mums ir svarīgi, ir palīdzēt viņam saprast, kas tad viņam izraisa šo te apdraudējumu sajūtu. Tas ir tā kā tiešām ieklausīties. Es dzirdēju dažas dienas atpakaļ vienu kungu, kurš teica, ka viņam tikko esot piedzimis bērns, un viņš vēl dzemdību namā, bet lūk, viņš jau mēģina dancināt vecākus, jo tāpēc, ka viņš neguļ naktīs. Un tad, visas šīs faktiski tādas agresīvās, ļoti nosodošās interpretācijas. Tā kā izvairīties no kritikas un no tā, ka mēs tagad zinām, mēs vainojam kādu. Tā kā izvairīties no vainošanas, bet mēģināt veicināt tiešām šo te izpratni. Jā, ka divas dienas vecs bērns viņš raud nevis tāpēc, ka viņam sāp vēders, bet tāpēc, ka viņa mērķis ir nokaitināt vecākus un neļaut vecākiem ko. Jā, ir pilnīgi skaidrs, ka šī nav patiesība. Tā kā arī domājot par pusauģiem, patiešām tas nav, faktiski viņu mērķis visbiežāk nav nokaitināt citus. Ir atsevišķi gadījumi, kur viņi varbūt patiešām arī paši atzīst, man bija patiešām garlaicīgi. Bet drīzāk ir tas, ka bija kaut kas, ko es nevarēju izturēt. Tā kā, piemēram, kāds puika visu laiku klikšķina pildspalvu, un man tā skaņa griežās ausīs. Un es nezinu, kā es to varu atrisināt, jo es saku, man nedzird. Mēs varam mēģināt meklēt risinājumus, saprast, kā viņš to var pateikt, lai viņu dzird, kā pateikt efektīvāk, kā pateikt skolotājiem, kā skolotājiem sadzirdēt. Skolotājiem sadzirdēt, un galu beigās arī varbūt kaut kādus palīgi instrumentus lietot, vai citam bērnam iedot citu pildspalvu, vai uzlikt austiņas. Tas klikšķinās klusi, redzi? Arī klikšķinās. Šī ir, labi klikšķinās. Viņa klikšķinās, bet nav skaņas. Tas varbūt varētu atrisināt vienu kautiņu. Saki, kas ir vēl, tas ir pajautāšu to pašu jautājumu, ko es Ievai jautāju, kas ir vēl tāds, ko tu noteikti gribētu vai nodot politikas veidotājiem, vai nodot pedagogiem, vai tiem vecākiem, vai arī pašiem jauniešiem no secinājumiem, pārdomām? Kas būtu tavi ceļavārdi? Es droši vien gribētu aicināt visus meklēt risinājumus, nevis izvairīties. Tā kā izvairīšanās un cerība, ka pats viss atrisināsies, vai arī tā kā pēc manas kaut vai ūdens plūda, tā kā es tagad mēģināšu aši nogludināt šito un pēc tam aiziet no darba. Šis nerisinās problēmu. Tā kā meklēt skaidrojumus, meklēt risinājumus un balstīties uz to, kas pasaulē ir izstrādāts un atzīts kā efektīvs. Ieva, tas ir tas, ko mēs bieži dzirdam no pieaugušajiem, ka viņi arī prasa man, un viņi noteikti prasa arī tev, ka kāpēc viņi tā dara. Es saprotu, ka viņi
paši cieš, un viņi arī saprot, ka pārējie cieš no viņa uzvedības, gan vienaudži, gan arī mazākie māsas brāļi, gan arī pieauguši apkārt, arī kaimiņi. Un tas jautājums ir bezjēdzīgs viņiem prasīt, kāpēc tu to dari. Tas ir briesmīgākais jautājums, manuprāt, ko tu vispār vari uzdot jaunietim, kurš tikko ir bijis kaut kādā tādā eksplozīvā uzvedības posmā. Bet varbūt, ka tu vari mums izstāstīt, kas ir tas, kāpēc jaunieši uzvedas tieši tā. Un ne tikai bērni. Tas, ko mēs tiešām gribam labāk prasīt viņiem, ir, kas tad notika pirms tam. Lai patiešām saprastu. Bet par šo domājot, mēs tiešām nedrīkstam aizmirst par to, ka mēs esam visi dažādi, bioloģiski dažādi. Un šeit ir, piemēram, viena tāda lieta, ko sauc par temperamentu. Un tad saistībā ar temperamentu mums patiešām reizēm ir grūti vienam otru saprast un izjust, un tad domājot par vecāku bērnu attiecībām, piemēram, arī domājot par pedagogu un bērnu attiecībām. Tā kā, ja šie temperamenti patiešām ir ļoti atšķirīgi, tad varbūt man, ja es rēģēju parasti drusciņi lēnāk un drusciņi mierīgāk dabīgi, varbūt man ir grūtāk saprast, kāpēc viņš uzreiz uzsprāgst. Bet tas ir bioloģiskais šis jūtīgums, kas tam bērnam ir, un tas, ka viņam ir šīs emocijas vienkārši ļoti ātri kļūst ārkārtīgi intensīvs, un viņam ir grūti nomierināties. Un tas ir skaidrojums ar viņa smadzeņu darbību. Tāpat kā šī impulsivitāte, jeb tas, ka viņam vienkārši kaut kas tajā bremžu mehānismā, ja mēs lietojam automašīnas piemēru, vienkārši kaut kas tajā bremžu mehānismā nav tāpat kā, nav tipiski. Tā kā viņam viņas ir tiešām grūtāk, viņam ir grūtāk pamanīt, ka viņš ir uzvilcies, un viņam ir grūtāk sevi apturēt. Ja viņam ir impulss, viņš to uzreiz reaģē uz āru. Un tādēļ arī viena no šīm bioloģiski noteiktām grūtībām, kas ir ļoti saistīta ar uzvedības dažādiem izaicinājumiem, ir uzmanības deficīts un hiperaktivitāte. Tā kā tas, ka viņam ir šis iekšējais dzinulis, ka viņš ir nemierīgs, ka viņam vajag kustēties, viņam vajag, lai viss notiek ātri, un viņam ir grūti, faktiski ļoti bieži, es domāju, tās ir ļoti lielas grūtības nosēdēt skolā, kas ir objektīvas, bioloģiski noteiktas, vai arī komunikācijas problēmas. Tā kā, ja šim bērnam ir iedzimtas grūtības saprast citus cilvēkus, citu cilvēku reakcijas, viņam ir šis jūtīgums uz vidi, un viņam ir tiešām grūtības pateikt, ko viņš domā, ko viņš jūt, ko viņam vajag, kā tas mēdz būt bērniem ar autiskā spektra traucējumu iezīmēm, tad kā viņi var saprasties ar šo pasauli? Protams, viņiem ir grūti, un tad viņi nevar pateikt, kas viņiem ir vajadzīgs, un viņi to saka caur uzvedību. Un atkal šī ir bioloģisko faktoru loma. Vai viņam neiet matemātikā, un viņš jau ejot uz matemātikas stundu, viņš ir nelaimīgs, viņš ir visu laiku dusmīgs par to, ka viņam tur ir jāiet, protams, viņš matemātikas stundā uzsprāgst. Vai arī pēc matemātikas. Jā, vai arī pēc matemātikas atkal. Problēma, kas ļoti bieži, ko starp citus arī aizmirst pieminēt, starpbrīži, kuros nav pieaugušo un kuriem nav struktūras. Tā kā tas ir kaut kas tāds, kas mums atkal būtu ļoti svarīgi to mainīt. Vai garderobe, viena no vietām, kur notiek ļoti daudz agresīvas uzvedības, ir garderobe. Sporta ģērbtuve. Jā, vai sporta ģērbtuve. Tieši tā. Tā kā šīs ir tās vietas, kur trūkst reāli, bērniem trūkst atbalsta, lai risinātu savus kaut kādas attiecību grūtības. Tā kā viņiem nemāca risināt konfliktus. Tas ir tas, ko mēs skolās nemācam. Mums to vajadzētu mācīt daudz vairāk. Bet mums ir daudz priekšmetu skolā. Mums ir daudz priekšmetu, jā. Tas ir fakts. Jā. Bet to arī Dace brīnišķīgi pateica un pateiks, atkal es atsaucos par to, ka cik liela proporcionāli mācību stundā ir attiecība veidošana un miedarbība, un cik procentus mēs bērniem mācām dzīvi arī caur šo savstarpējo miedarbību, un cik mēs mācām to mācību priekšmetu. Un, protams, kas ir viennozīmīgi skaidrs, tas ir pamatlikums, ka psiholoģiski draņķīgā klimatā mācība process tik un tā nav iespējams. Nu jā, un domājot par individuāliem plāniem, es jau turpināšu vārīties. Jā. Tā kā, es domāju, viens ir tas, kā mēs pieaugušie reaģējam, kā mēs veicinam, tā kā, piemēram, priecājamies par brīžiem, kad tas bērns ir nosēdējis tajā stundā tā vietā, lai kritizētu viņu par to, ka viņš nevar nosēdēt, tā kā pozitīvi pastiprināt vēlamu uzvedību. Bet arī un tā kā palīdzēt viņiem veidot attiecības, tā kā mācīt komunikāciju, mācīt problēmu risināšanu.
Bet arī mēs varam iesaistīt struktūrētā veidā, iesaistīt vienaudžus, tā kā mums nav viss jādara pašiem. Uz pozitīviem vienaudžiem bērni ļoti bieži reaģē pat vēl labāk nekā uz pozitīviem pieaugušiem, un izmantot šo te pozitīvo vienaudžu potenciālu būtu tas, ko mēs varam kā pieaugušie labāk organizēt. Un to var ielikt viņa individuālās uzvedības plānā. Tā ir brīnišķīga ideja, jo tāpēc, ka ir arī vienaudži, kuriem nav ko darīt starpbrīžos un stundās, un mēs esam redzējuši šos gadījumus, kad jaunieši, kuriem ir tāda milzīga pozitīvā līderības, tāda vēlme un arī tāds potenciāls pozitīvās līderības, un viņš vienkārši tiek noslāpēts, un beigās viņš 4., 5., 6. klasē jau pārvēršas pilnīgi citā virzienā. Kāpēc tu neizmantot to enerģiju, kamēr tā enerģija ir un kamēr viņa ir pozitīva?